Šis ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētās jauniešu festivāls Projektnakts. Šogad tas notiek 8. reizi. Tā ir iespēja jauniešiem sabraukt un 24 stundu laikā attīstīt savu ideju, lai iesniegtu projekta pieteikumu. Sabiedrībā ir dažādas problēmas. Jauniešiem ir lieliskas idejas, kā tās risināt, un mums ir resursi, ko mēs varam piedāvāt, lai tie risinājumi arī tiktu likti lietā. Dažkārt mēdz uzsvērt, ka jaunieši ir mūsu nākotne, bet manuprāt, jaunieši mūsu tagadne. Dzīves temps ir tik ātrs, ka šīs paaudzes mainās vienā mirklī, un mēs jau skatāmies, ka mūsu jaunieši jau ir ekonomiski aktīvā paudze, tā, kas veido šodienas Latviju, šodienas pašvaldības, un tāpēc arī viņi ir svarīgi. Un arī mūsu pašvaldības komandā ir cilvēki, kuriem ir tikai mazliet pār 20. Tas nozīmē, ka viņi ir jaunieši. Ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šādi cilvēki ienāk mūsu pašvaldībās, ienāk mūsu tautsaimniecībā, mūsu uzņēmumos ar projektu rakstīšanas prasmēm. Jo ko tad nozīmē projekts? Projekts ir principā ideja, jeb sapnis, un spēja to realizēt. Useless policy is a useless policy. Proti, politika, kurā nedomā par jauniešiem, par jaunatni, ir bezjēdzīga politika, un to es arī esmu saglabājusi sev. Tas ir arī tas, par ko es ikdienā domāju, arī strādājot pie dažādiem likumprojektiem, pieņemot dažādus lēmumus par to, kā tas ietekmēs mūsu nākamās paaudzes, kā tas ietekmēs manus pēcnācējus, tā, lai mums visiem būtu ļoti forši dzīvot mūsu valstī. Piedalīšanās projektos, proti Eiropas līdzekļu un iespēju izmantošana, ir unikāls veids, kā mēs varam vēl vairāk, vēl ātrāk un jaudīgāk attīstīt savu valsti ar Eiropas Savienības piešķirtiem līdzekļiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jaunieši, kurus interesē savas valsts nākotne un labklājība, ka viņi zina, kā uzrakstīt vislabāko projektu, lai tad varētu pretenzēt uz šiem fondu finansējumiem vai arī valsts budžeta finansējumu un ienest tās vērtības, ko ar savu projektu vēlas panākt vai izmainīt katrā pilsētā, ciemā, ģimenē un varbūt ne tikai Latvijā, bet vēlāk arī aiznest šīs labās idejas plašāk Eiropas Savienībā. Dalība šajos projektos, tas nav, ka tu brauc uz kaut kādu darbu vai uz kaut kādu skolu. Tu atpūties, bet tajā pašā laikā tu iegūsti šīs zināšanas un vienkārši var izbaudīt laiku. Esam noteikti ieguvuši daudz zināšanas, tas pats projektu plānotājs lielisks vienkārši. Daudz vieglāk uzrakstīt projektus. Noteikti ieteiktu pieteikties. Arī ja tev nav projekta idejas, es noteikti ieteiktu pieteikties šim pasākumam. Līdzdalība, manuprāt, ir ļoti plašs jēdziens, bet tieši Projektnakts sakarā tā noteikti ir projektu rakstīšana un citu cilvēku iesaistīšana kā svarīgākā veidošanā. Man līdzdalība nozīmē to, ka man ir mans viedoklis, man ir mana balss un viņa kaut kādā mērā tiek uzklausīta. Ja es kaut ko daru, tad to pieņem un mani uztver kā cilvēku, kuram ir viedoklis un kurš var kaut ko darīt. Kā pusaudzim, kā jaunietim, tas man ir ļoti svarīgi. Tā ir vide, jo vidē ir bišķīt vieglāk kaut ko darīt, jo šī vide ir labāk piemērota tam, lai rakstītu kaut kādus projektus. Šeit bija mazliet vairāk, šeit bija arī emocionāla tāda izklaide, šeit bija iepazīšanās ar visiem, šeit bija mazliet visādas aktivitātes, kuras bija domāts arī garastāvokļa uzlabošana, lai mēs visi varam savstarpā mazliet iepazīties un atslāpst. Šo ir jāizmēģina kaut vienu reizi, jo visi ir jāizmēģina kaut vienu reizi. Man liekas, lielākais prieks jau ir tajā brīdī, kad jaunieši atbrauc. Pirmais tas viņu moments, kur ir nedaudz pārsteigums, kas šeit būs, kas šeit notiek, tas tāds apjukums acīs, un tad kā tas pakāpeniski pārvēršas par tādu drošību, iedvesmu, un beigās jau redzēt tās mirdzošās acis, ka hei, mēs atbraucām ar varbūt gandrīz neko, un tagad mums ir gatava projekta ideja, mēs zinām, kas ir nākamie soļi, un mēs zinām, ka mēs to plānojam rudenī iesniegt projektu konkursā, un varbūt tad arī tikt pie finansējuma un īstenot kaut kādu savu superīgo iniciatīvu.